Skatos, ka arī vīrieši ir pieslēgušies. Tā, laikam varam arī sākt lēnām. Andri, laikam došu vārdu jums sākumā. Labdien vai labvakar, jā. Tātad šovakar tiekamies pirmajā no 4 Smiltenes novada teritorijas plānojumu un strateģiskās ietekmes vidu novērtējumu izstrādes šajām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. Interesanti, cik mums ir daudz skatītāju un klausītāju pagastos uz vietas. Vai mēs kaut kā varam atgriezenisko saiti dabūt? Labi, droši vien, ka vēl sakārtosies. Bet, tātad visām pašvaldībām pēc administratīva teritoriālās reformas ir uzdevums līdz 25. gada beigām tātad izstrādāt šos plānojumus jaunajām teritorijām. Un, protams, arī Smiltenes novads šim procesam pieķērās. Un jau 23. gada maijā tātad tika pieņemts domas lēmums, kad teritorijas plānojumu izstrādājumu, un tā tad arī tika tajā pašā gada laikā vēl darba uzdevums sagatavots un arī izsludināts iepirkums par tātad pakalpojumu veicēju piesaisti. Jā, un tad iepirkuma rezultātā nonācām pie grupas 93, kas mums palīdz izstrādāt gan šo plānojumu, gan tātad arī ietekmes uz vidi novērtējumu. Tā, kas vēl par procesu? Droši vien grupa 93 paši tālāk tad smalkāk pastāstīs, bet, protams, kas tad ir teritorijas plānojums? Man liekas, tā ir tāda ļoti plašs vietējā sabiedrības vienošanās par tātad dzīves un spēles noteikumiem turpmākajos gados, ja? Jo, protams, teritorijas plānojums ir pirmkārt pašvaldības iedzīvotājiem. Ja? Un, lai mēs tad turpmāk zinātu, kur drīkst attīstīt ražošanas teritorijas, kur var šīs dzīvojamās mājas droši vien būvēt un attīstīt, un līdzīgi arī citas teritorijas, kuras varbūt vairāk būs dabas aizsardzībai un kur mēs vairāk kaut ko varam plānot. Tā, kad es arī aicinātu droši vien pēc prezentāciju uzklausīšanas būs jautājumi, būs ierosinājumi, droši uzdot. Arī es, skatoties cauri materiālus, esmu šo to pamanījis un droši vien vēlāk izstrādātājiem vēl uzdošu kādu jautājumu. Neskatoties to, kad ir bijušas gan dažādas darba grupu sanāksmes, gan tāpat ir izbraukāts viss novads un iepazīst visi pagasti, gan arī jau tādas darba gaitā ir bijušas sabiedriskās apspriešanas gan par šo pašu ciemu un pilsētas robežu koriģēšanu un tā tālāk. Tā ka es teikšu paldies un droši grupa 93 var prezentēt sagatavoto materiālu. Paldies, Andri. Ivāns Nikonovs no grupas 93. Mēs, kā Andris jau minēja, kopā ar Smiltenes novada pašvaldību esam izstrādājuši jauno novada teritorijas plānojumu. Šodien piedalās arī mana kolēģe Sarmīte Leseņa, projektu vadītāja. Un, sākumā es gribētu noprezentēt teritorijas plānojuma risinājumu un lielos vilcienos pastāstīt, kas tad mainīsies jūsu pagasta teritorijās, un tad pēc tam beigās būs laiks jautājumiem, priekšlikumiem, tāpēc katram būs iespēja izteikties un uzdot savus jautājumus pēc tam. Čatā es skatos, ka Variņi raksta, ka 8 iedzīvotāji klātienē ir atnākuši.
Viršos mums ir 5 iedzīvotāji, 1 Apes iedzīvotāja online pieslēgusies. Tā, no pārējām pagastiem tad vēl gaidam informāciju. Tā, tad varam sākt ar prezentāciju, vai visiem ir redzams mans ekrāns un prezentācija? Ir, jā? Labi. Tā. Tātad Smiltenes novada teritorijas plānojums tika izstrādāts pamatojoties uz 23. gada 31. māja domes lēmumu par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Respektīvi, teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietilpst gan funkcionālais zonējums, gan teritorijas ar īpašiem noteikumiem, gan izmantošanas veidi, publiskā infrastruktūra, pilsētu un ciemu robežas, kā arī vairāki citi aspekti, par kuriem sīkāk pastāstīšu nākamajos slaidos. Tātad teritorijas plānojums sastāv no 4 daļām. Ir saistošā daļa, kurā ietilpst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, jeb TIAN ar pielikumiem. Tāpat saistošajā daļā ietilpst grafiskās daļas kartes, jeb funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi pa pagastiem. Tāpat teritorijas plānojuma sastāvā ir iekļauts paskaidrojuma raksts, kurā ir aprakstīts, faktiski ir aprakstīti visi teritorijas plānojuma risinājumi un esošā situācija. Tāpat ir iekļauti 3 pielikumi par aizsargjoslām, par kultūras pieminekļiem un sīkākais funkcionālā zonējuma izklāsts. Tāpat ir iekļauti vairāki pielikumi vai pētījumi, kas tika veikti plānojuma izstrādes procesā. Tie ir ainavisko teritoriju izvērtējums, kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projekti, arhitektūras un arheoloģijas pieminekļiem, mazo arhitektūras formu pētījums un transporta vispārīgais plāns. Tāpat plānojuma izstrādes ietveros tika veikts strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un respektīvi tika izstrādāts arī vides pārskats. Nedaudz vairāk pastāstīšu par tām būtiskākajām izmaiņām, kas skars Smiltenes novadu un šodien apspriestos pagastus. Tātad plānojums paredz Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanu un vairāku ciemu robežu precizēšanu. Tāpat tika korigēts funkcionālais zonējums, atsevišķās vietās tas tika mainīts vai, piemēram, paplašināts, paplašinot rūpniecisko apbūvi vai dzīvojamo apbūvi, izvērtējot, kur nākotnē tās teritorijas varētu tālāk augt un attīstīties. Tāpat tika noteiktas ainaviski vērtīgas teritorijas, precizētas vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Šis varētu būt īpaši svarīgi Apes pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta iedzīvotājiem, jo iepriekšējos teritorijas plānojumos šajos 3 pagastos, jeb iepriekšējā Apes novada teritorijas plānojumā šādas teritorijas netika iezīmētas. Savukārt Variņos un Launkalnē līdz šīm vietējās nozīmes lauksaimniecības zemes ir bijušas, taču jaunā plānojuma izstrādes ietveros tās tika pārskatītas.
Tāpat esam noteikuši vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas. Ir apzinātas un kartētas teritorijas, kurās ir centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli, izstrādāts transporta attīstības plāns saskaņā ar Latvijas valsts ceļu prasībām, noteiktas aizsargjoslas un individuālās aizsardzības zonas 15 kultūras pieminekļiem, detalizēti atļautie izmantošanas veidi, izstrādāts vienotais TIAN visai novada teritorijai, un arī veikts izvērtējums un radīti priekšnosacījumi azartspēļu vietu darbības ierobežošanai Smiltenes novadā un Smiltenes pilsētā. Tātad nedaudz sīkāk par paskaidrojumu rakstu un tā sastāvu. Tātad pirmokārt mums ir apkopota atbilstība Smiltenes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijai un visiem augstāk stāvošiem plānošanas dokumentiem. Tāpat ir izvērtēta esošā situācija un spēkā esošie teritorijas plānojumi. Tālāk ir apkopoti visi plānojuma risinājumi, kas ir daudz, visus es nenosaukšu, bet starp tiem mums ir funkcionālais zonējums, kā es jau minēju, transports, degradētās teritorijas, kultūras pieminekļi un tā tālāk. Nedaudz sīkāk par pilsētu un ciemu robežu izmaiņām. Tātad Vīrišu pagastā mums ir paredzēts ievērojams ciemu robežas samazinājums uz lauksaimniecības teritoriju rēķina. Savukārt pārējiem ciemiem robežas tiek precizētas pa aktuālo kadastra robežu, jo kadastrs ir mainīgs un respektīvi tās robežas ir regulāri precizējamas. Tātad Videgā mēs plānojam samazināt ciema robežu ciema rietumos šajā pusē, izņemot ārā šīs te plašas lauksaimniecības zemes. Tas tiek darīts ņemot vērā šī brīža apbūves attīstības tendences un nekustamo īpašumu tirgus aktivitāti. Respektīvi ir secināms, ka apbūve vai dzīvojamā apbūve tuvākajā nākotnē vai ilgtermiņā ir maz ticama. Tiek rosināts šo te teritoriju atstāt ārpus ciema teritorijas. Un pārējās vietās robeža ir nedaudz precizēta pa kadastru. Tā. Līdzīga situācija mums ir Vīrišos, kur ciema dienvidos mums arī ir plašas lauksaimniecības teritorijas, kas tiek rosināts izņemt ārā no ciema robežas. Un līdzīgi kā Videgā arī pa kadastra robežu arī nedaudz tā ciema robeža tiek precizēta atsevišķās vietās. Kā es jau minēju, teritorijas plānojuma izstrādes ietveros tika izstrādāts ainavisko teritoriju izvērtējums. Tas tika izstrādāts ņemot vērā vizuālo, ekoloģisko un kultūrvēsturisko aspektu. Šīs teritorijas mums ir attēlotas šajā schēmiņā, un tas varbūt vairāk būs aktuāli Launkalnes pagasta iedzīvotājiem, jo mums šeit ir iezīmēta viena salīdzinoši plaša, ainaviski vērtīga teritorija. Savukārt Vīrišos, Trapenē, Apē mums atrodas aizsargājamie ainavu apvidi, kurus jau regulē ārējie normatīvie akti. Tad šajās teritorijās ir paredzēti vairāki pasākumi
kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai. Starp tiem mums ir tādi nosacījumi, kā piemēram, nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana, maksimālais ēku augstums 10 metri un citi noteikumi. Tāpat tika noteikti ainaviskie ceļi. Šis tika noteikts pie Trapenes ciema, Trapenes pagastā, un vēl viens ainaviskais ceļš, es atvainojos, mūsu šodienas pagastos tikai un Variņos arī, pareizi. Starp Variņiem un Palsmani mums ir otrais ainaviskais ceļš, respektīvi tiem arī tika iestrādāti noteikumi ainavu saglabāšanai, respektīvi ceļiem jānodrošina atvērtas skatu līnijas, veidojot rūpniecisko apbūvi gar minētajiem ceļiem, jāizbūvē buferstādījumi, kā arī ir iekļautas citas prasības. Tāpat plānojuma ietvaros tika izstrādāts vispārīgais transporta attīstības plāns, kura schematiski tika attēlots vienotais ielu un ceļu tīkls, kā arī izstrādāts ielu kategoriju plāns un ielu šķērsprofili. Ielas pilsētās un ciemos mums ir sadalītas 4 kategorijās – B, C, D un E. Un tas tika darīts ņemot vērā ielas vai ceļa izmēru un nozīmi, respektīvi ir tranzīta ielas, magistrālās ielas un tā tālāk. Tāpat transporta plāna ietvaros ir sniegti priekšlikumi satiksmes drošības uzlabošanai un gājēju un vēlo infrastruktūras attīstībai. Šeit mums uz apes piemēra ir apkopots vienotais ielu tīkls, respektīvi vienotais ceļu tīkls, respektīvi visi ceļi, kas mums atrodas ap api un arī iekšējās tās ielas apes pilsētā, ceļu un ielu kategorijas otrajā attēlā. Un trešais attēls mums parāda esošo un plānoto gājēju un velo infrastruktūru apes pilsētā, un arī Smiltenes pilsētai līdzīga schēma ir izstrādāta. Tāpat ir veikts mazo arhitektūras formu pētījums. Tas ir aktuāli vairāk Smiltenei, Apei un Raunai un to vēsturiskajiem centriem. Un ņemot vērā vēsturisko kontekstu, identitāti un pilsētbūvnieciskus apsvērumus, ir noteiktas kultūrvēsturiski nozīmīgas pilsētvides teritorijas, sniegti priekšlikumi un nosacījumi mazo arhitektūras formu un āra iekārtu uzstādīšanai. Tas attiecās uz izkārtnēm, āra labiekārtojumu, āra iekārtām un citiem elementiem, kas varētu ietekmēt pilsētas centra vizuālo tēlu. Tātad šajā slaidā mums ir apkopots teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs. Tajos mums ir noteiktas prasības teritorijas izmantošanai, vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, respektīvi prasības transporta infrastruktūrai, apbūvei, labiekārtojumam un tā tālāk. Tātad mums ir arī ietvērtas prasības katrā funkcionālajā zonā, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un citi nosacījumi un prasības. Šajā tabulā ir apkopotas funkcionālās zonas, kas atbilst ministru kabineta 240 noteikumiem.
Respektīvi, novada funkcionālais zonējums ir strukturēts 12 pamata zonās, un dažām zonām ir arī indeksētas zonas. Šeit jūs varat redzēt visu to funkcionālo zonu apkopojumu. 4 zonas mums ir tikai pilsētās un ciemos, savukārt pārējās funkcionālās zonas ir gan apdzīvotajās vietās, gan arī lauku teritorijās. Katrai zonai ir piešķirta sava krāsa, pēc kuras jūs varat uz grafiskās daļas kartes tās zonas nolasīt. Nedaudz sīkāk par funkcionālo zonējumu. Mums ir dzīvojamās apbūves zonējums. ZS ir savrupmāju apbūves teritorijas. ZM ir mazstāvu daudz dzīvokļu mājas līdz 3 stāviem. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība mums ir 1200 kvadratmetri. Tāpat tika noteikti citi apbūves parametri, apbūves augstums, blīvums. Katrā zonā viņš mēdz atšķirties. Šeit ir piemēri no šodien apspriestiem pagastiem. Tātad ZS Vīrišu pagastā, Launkalnes pagastā, ZM mazstāvu apbūve Apes pilsētā, ar oranžā krāsā noteikta. Tālāk ir jauktā apbūve. Mums ir publiskās apbūves teritorijas, jeb P zonējums, rozā krāsā, kā arī JC, jeb jauktās centra apbūves teritorijas, kas ir zonējums ar visplašāko apbūves iespēju spektru. Savukārt publiskā apbūve, tas parasti ir valsts iestādes, pašvaldības iestādes, publiskās funkcijas ēkas un tā tālāk. Tātad šeit ir piemērs P zonējums Trapenes pagastā, Trapenes ciemā, kā arī JC jauktā centra apbūve Variņos, Variņu pagastā. Tad mums ir rūpnieciskā, tehniskā un transporta apbūve. Rūpnieciskajai apbūvei mums ir trīs zonējuma veidi. Pamatzona, kas ir R, rūpnieciskā apbūve, un divas apakšzonas. R1, kas ir ražošanas objektu apbūve, un tajā skaitā smagā ražošana, un R2, kas ir domāts derīgo izraktiņu ieguves vietām. Tāpat mums ir tehniskās apbūves teritorijas, kas ir inženiertehniskie objekti un tehniskā rakstura apbūve un transports, TR, jeb ceļi, ielas, stāvlaukumi un tā tālāk. Tātad atkal piemēri no mūsu šodienas pagastiem. Tātad R zonējums Trapenē, R1, jeb smagā rūpniecība Variņos, šajā gadījumā nedaudz tika paplašināta. Šeit ir pievienots vēl neliels zemes gabals R1 zonējumam, R2 derīgie izraktiņi Apes pagastā un transports un tehniskā infrastruktūra Launkalnes pagastā. Tātad šī tumši pelēkā krāsa un ielas gaiši pelēkā krāsā. Tālāk mums ir dabas un lauku teritorijas, DA, DA1, kas ir īpaši izdalīta zona Palsmenes parkam, Aumeistra muižas parkam un Silvas dendrologiskajam parkam. Tāpat ir DA2 zona, kas ir paredzēta kapsētu teritorijām. Tālāk ir meža teritorijas M, meža zemes, M1,
meža zemes, kurās ir aizliegta vēja parku būvniecība, un M2 meža zemes Smiltenes un Apes pilsētās. Atkal piemērs no Apes pilsētas, dabas un apstādījumu zonējums, kapsētu zonējums pie A2 valsts galvenā autoceļa un Silvas dendroloģiskais parks zem DA1 zonējuma Launkalnes pagastā. M un M1 meža teritorijas Launkalnē un M2 jeb meža teritorijas Apes pilsētā, kur šeit mums atrodas. Un noslēgumā lauksemnieciskās teritorijas L. L1 ir lauksemnieciskās teritorijas pilsētās un ciemos, kurās ir paredzēts arī samērā plašs izmantošanas veidu klāsts, un L2, jeb lauksemnieciskās teritorijas, kurās ir aizliegta vēja parku un saules paneļu parku apbūve. Kā arī ūdens teritorijas, tas ir ūdensteces un ūdenstilpes. L1 un L parastais zonējums uz Apes pilsētas piemēra, kā arī L2 teritorijas, kurās aizliegta vēja parku būvniecība un ūdeņu teritorijas, jeb ezeri vai upes uz Launkalnes pagasta piemēra. Tāpat tika noteiktas vairākas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Dažas no tām neatiecās uz šodienas apspriestiem pagastiem. Mums ir Šautuvju teritorijas Blūmes pagastā, perspektīvās Dolomīta ieguves teritorijas, TIN 11. Tās mums tika noteiktas Apes pagastā uz dienvidrietumiem no Apes pilsētas, kā arī Gaujenes pagastā. Tāpat ir TIN 12 centralizētās ūdens apgādes kanalizācijas sistēmu teritorijas. Tās ir teritorijas, kurās perspektīvā tiek plānota centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija. Tās mums ir noteiktas Launkalnē, Variņos, Trapenē un Apē. Savukārt Viršos un Videgā šādas teritorijas nav iezīmētas. Lidlauka Cēsis manevrēšanas zona, tas vairāk attiecās uz Raunas pagastu, perspektīvās vēja elektrostāciju un vēja parku attīstības teritorijas. Tātad vēs attīstība tajās teritorijās ir atļauta atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, un ārpus šīm TIN 14 teritorijām vēs attīstība ir pieļaujama, pamatojot to ar lokālu plānojumu. Vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija TIN 4, tās ir noteiktas, lai saglabātu objektus, kuriem nav valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa. Tātad mums ir liels saraksts ar tiem objektiem TIN pielikumos, kā arī grafiskās daļas kartēs. Šīs teritorijas ir attēlotas. Ainaviski vērtīgas teritorijas, par kurām es jau ieminējos, ainaviskie ceļi, vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kas ir noteiktas ar mērķi nodrošināt novadam nozīmīgo vērtīgo lauksaimniecības zemju nogabalu saglabāšanu un lauksaimniecisku izmantošanu. Šajās teritorijās ir aizliegta saules paneļu būvniecība, vēja parku būvniecība, kā arī apmežošana. Tāpat mums ir Smiltenes apveceļš pie Smiltenes pilsētas un perspektīvie pašvaldības ceļi un ielas Smiltenes apkārtnē.
Noslēgumā atgādināšu par publiskās apspriešanas procedūru. Tātad publiskā apspriešana mums notiek no šī gada 3. marta līdz 22. aprīlim ar plānojumu pirmās redakcijas un vides pārskata projektu var iepazīties elektroniski Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā www.smiltenesnovads.lv un arī vienotajā geotelpiskās informācijas sistēmā geolatvijā.lv. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22. aprīlim 17:00 klātienē Smiltenes novada pašvaldībā Dārza ielā 3 Smiltenē vai arī pa pastu. Savukārt elektroniskus priekšlikumus var iesniegt tajā pašā Geolatvija portālā, šeit ir norādīta saite, caur jūsu e-adresi Latvija LV portālā, kā arī pa e-pastu sūtot priekšlikumus uz pasts@smiltenesnovads.lv. Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības vai priekšlikumi, jūsu kontaktpersona ir Sarmīta Daudziete, attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja. Šeit ir norādīts viņas tālrunis un e-pasts. Un tāpat mūsu SIA grupas 93 kontaktinformācija, e-pasts un tālrunis. Jā, no manas puses tas laikam būs viss. Un droši, ja ir kādi jautājumi, neskaidrības, priekšlikumi, viedokļi, lūdzu. Labvakar visiem. Jā, Ian, tu vari aiziet tur, kur bija Vīrašu ciema robeža, uz to slaidu. Jā. Jo čatiņā ir, kāpēc Vīrašu ciema plānots palielināt teritorijās, kurās pārsvarā ir lauksaimniecības zemes, tad atpakaļ vienu, jā. Tad šis te zilais, ko jūs redzat ekrānā, tas tiek izņemts no esošās robežas, viņš vairs nebūs ciemā. Un tad ir priekšlikums, ka no Vīrašu ciema teritorijas ņemt ārā teritoriju A2 labajā pusē, braucot no Smiltenes. Tas sanāk, kā iebrauc no Gaujas, tad jūs domājat tā kā taisnā līnijā līdz ceļam, ja pāri ceļam, kas iet uz randātu klintīm. Tā kā vienkārši precizējošs jautājums, jo īsti nesaprotu to pamatojumu, kāpēc jūs tā gribat ņemt ārā. Varbūt varat ieslēgt mikrofonu vai vienkārši čatiņā uzrakstīt. Labdien, vai dzirdat mani? Jā. Mums tā doma ir tāda, ka pārbrauc Gaujas tiltam pāri, tūliņ pa labai rokai aiziet teritorija, kur ir mājas Pūpoli, Līdeciņas, un tad uz priekšu vēl var redzēt randatu klintis, un tur pļavas pa vidam ir. Un tad pa to ceļu arī tā līdz A2. Tas tāds kā gabals sanāk. Apmēram, sapratāt manu domu? Es sapratu, bet tad man ir jautājums, kāpēc tie 2 gabali, kas ir otrā pusē tam ceļam, būtu jāatstāj ciemā, ja to lielo daļu izņem ārā. Bet tur ir tikai dažas mājas un lauksaimniecības zemes, un arī iedzīvotājs skaits kopā tur ir ļoti, ļoti mazs. Kāpēc otru ņemat ārā to zilo tādā gadījumā? Nē, jūs to, ko jūs stāstat, jūs pa to ceļu, ko aizbraucat uz šiem randātiem, tad, ja mēs ņemam pa ceļu, tad paskatieties, tur paliek 2 zemes vienības, tā kā pēc jūsu jā, to arī tad ārā. Labi, tad to arī pļava. Tās ir pļavas, tur govis ganās. Jā, vienkārši labi, tas ir skaidrs, īsti pamatojumu nesaprotu, bet labi, pārdomāsim, mēs iekšēji pārunāsim un droši vien, ka būs... Jo līdz centram 2 kilometri ir. Un 4 mājas iekšā ir. Un sanāk, viņš pirms kādiem gadiem 5 viņš nebija ciemata teritorijā. Tas bija Vīrašu pagastā adreses mājām bija.
Katrā gadījumā šī sarkanā līnija un tā zilā, kas tagad tiek izgriezta, tas jau ir no 14. gada, tā ir ciema robeža, kādēļ viņa ir Apes novadā tā iztaisīta, es nemācēšu pamatot. Bet mēs šo neesam ievilkuši iekšā, arī pirms 5 gadiem viņa bija tieši tāda pati, kāda viņa šobrīd ir. Tas, ka jums adresācija nav bijusi ievietot, ka tur nav iela, bet tur ir ceļš, tas ir kaut cits stāsts, bet jā. Jā, paldies. Lūdzu. Un tad ir jautājums, vai pareizāk sakot, tāds secinājums, ka sanāk, ja tomēr cilvēki vēlas pārvietoties uz šo L1 teritoriju, ka viņa drīkst apbūvēt ar mazstāvu. Viņai drīkst apbūvēt, es jau iekupēju, atbildīja, ka primāri tā ir lauksaimniecība, bet atļauta ir savrupmāja. Šīm zemes vienības ir atļauta savrupmāja. Tā kā, kā viņa nosauc vai mazstāvu vai savrupmāja, manuprāt, iet līdz 2 stāviem. Tā kā tas tāds, jā, tas, kas ir čatiņā ierakstīts. Bet ar papīra formātu arī vēl var iepazīties, ir Apes pagastu apvienības pārvaldē ir papīra formā, ir Smiltenē papīra formātā un raunā papīra formātā, jo papīra apjoms ir liels, bet tā kā dokumentiem visiem ļoti skaisti var iepazīties ģeoportālā, tad, lai taupītu šos resursus, jo kopā tas sanāk apmēram 1 papīra paka, lai visus tos dokumentus izdrukātu un uz katru pagastu iedotu, tādēļ mēs tā kā taupām materiālu un mēģinām dzīvot zaļi, lai lieki nedrukātu, jo pēc tam tas viss ir jāiznīcina, jo viņš nav izmantojams. Jā. Tad vēl, vai jums ir vēl kādam jautājumi vai neskaidrības? Bet, kā jau Ivans teica, uzliec Ivan lūdzu to pēdējo, kur tie kontakti. Mājaslapā arī ir kontakti pieejami, un arī caur geoportālu. Tur ļoti skaisti ir iesniegt priekšlikumus, un caur to arī var iesniegt savus priekšlikumus un mēģināt veidot šo dokumentu draudzīgāku un pārdomātu, ko mēs varbūt neesam pamanījuši. Jā, es skatos, ka atvainojiet, Sarmītis, skatos, ka variņi uzdot jautājumu par vēja parkiem. Vēja un saules parki, kur mums paredzēti. Jā, es varbūt uzlikšu to VESA karti, kas mums ir, un sīkāk par šo tad pastāstīšu. Tā, tūlīt. Tas, kas ir vēja parki, ir tas, kas oficiāli ir tas vēja parks Augstkalni, kas jau ir izgājis visu procedūru. Pārējos nav paredzēti vēja parki, bet ir paredzētas teritorijas, kuras primāri investori var izskatīt kā vēja parka teritorijas, bet viņiem tāpat ir jāiziet visas procedūras. Saules parki pa lielam īsti nav paredzēti nekur, bet aizliegti viņi ir šajos vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijās un dabas teritorijās un ainava aizsargājumās teritorijās ir aizliegti saules paneļi un saules parki. Privātai izmantošanai pie katras mājas var likt, bet tas nebūs vairs parks, tā būs pāris šīs iekārtas, kas ir savā personīgai izmantošanai. Jā, Ivan. Jā, šeit mums ir pēdējā pielikumā tā schēma ar tām TIN teritorijām, kur mums paredzēta potenciālā VESA apbūve, respektīvi tās ir šīs te svitrotās teritorijas, kur, nevis atvieglotā kārtībā, bet, attīstītāji var nākt un atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma, nosacījumiem var attīstīt vēja parkus. Ārpus šīm teritorijām viņiem būtu jāizstrādā lokāli plānojums, lai šīs ieceres realizētu.
Un šīs teritorijas tika noteiktas ņemot vērā gan dabas aspektus, gan ainavas, gan arī saurupmāju un viensētu izvietojumu, gan arī citus apsvērumus, lai pēc iespējas to attīstības procesu padarītu caurspīdīgāku un ērtāku gan pašvaldībai, gan arī attīstītājiem. Tāpēc apmēram šādi tas izskatās vairāk Trapenes pusē, Vīrešos, Variņos, Launkalnē, apē mums mazāk šādas teritorijas ainavisku apsvērumu dēļ. Šādi, apmēram izskatās. Ivan, vai tu vari atbildēt, vai tev ir informācija par Dagnijas ierakstīto čatiņā? Man nebūs informācijas, kas ar to ir domāts. Tā, tūlīt es izlasīšu. Uz šo es arī laikam nemacēšu šobrīd atbildēt, jo par šādām sistēmām atzīšos nav līdz šim dzirdēts. Tāpēc šo jautājumu es tad varbūt piefiksētu un tad mēs noteikti šo papētīsim un sniegsim atbildes. Armīti, jā? Gribi? Jā, labdien, grupa 93, Ivana kolēģe. Jā, šobrīd ņemot vērā, ka vispārējā regulējumā saules parku, jebkuras konstrukcijas faktiski tā ir kā inženieru iekārta, ja tā nav būve, tad faktiski netiek regulēti kaut kādi attālumu, augstumu ziņā ierobežojumi. Ja ir tādu pamats izskatīt, tad sakat priekšlikumu, bet pēc pieredzes citu pašvaldību plānojumu saskaņošanā, finalizēšanā ar atbildīgajām ministrijām, kas ir ekonomikas ministrija varams, tā kā tiek uzskatīts, ka pašvaldībai nav tiesības noteikt šādām te inženieru iekārtām kaut kādus attālumu ierobežojumus kontekstā ar noēnojuma vai, teiksim, citām lietām. Tā ir patreiz tā pieredze un tā informācija, kas ir mūsu rīcībā. Jā, Dagnī? Es tad laikam izstāstīšu mutiski. Tad tā ideja ir tāda, ka šo saules paneļus var izvietot tādā veidā, ka apakšā zem viņiem to platību izmanto lauksaimnieciskai darbībai. Tur gan lopiņus vai putnus, putnus mums nevar, tāpēc, ka putnu gripa, vai arī audzēja kaut kādus kultūra augus, vai arī nodarbojas ar kādu citu uz augsnes kaut kā audzēšanu. Un tad viņš ir gan viens, gan otrs, un angliski to sauc par agrovoltaiku. Un tas ir jaunajos plānošanas dokumentos, kas ir Eiropas par klimatu un visiem pārējiem. Tur viņi jau tiek pieminēti kā nākotnes perspektīva, kā viena no visiem šiem te zaļā enerģija un tam līdzīgi. Un varbūt, ka mēs jau preventīvi laicīgi kaut kur varam savos plānošanas dokumentos par šo domāt un paredzēt, kā mēs traktējam tādās situācijās. Tāpēc man bija mans jautājums. Paldies, ļoti laba informācija, noteikti šo piefiksēsim, ka ir šādas te novitātes, jo šobrīd mēs saskara vairāk kā pretējā virzienā, ka bažas par kaut kādu pierobežnieku noēnošanu tādā kontekstā. Liels paldies par jūsu informāciju. Paldies! Jā, vai vēl kādam ir kāds jautājums, vai viss ir skaidrs, vai nekas nav skaidrs? Klusums. Bet izskatās, ka tad mēs varētu arī varbūt noslēgt, bet pa lielam pie visām pārējām publiskām apspriešanām, kas ir rītdien, arī 5:30, ceturtdien 5:30 un nākamajā otrdien arī 5:30. Visām ir šīs saites jau Smiltenes novada mājaslapā pieejamas. Un, ja grib paklausīties, kas notiek citos pagastos, kas tur ir pamainīts, kā arī
Nākamā otrdien tiks nedaudz pastāstīts arī par šo vides pārskatu. Tad, jā, visi laipni aicināti pieslēgties. Ieraksts būs visticamāk tuvāko 2 dienu laikā ievietot Smiltenes novada pašvaldības YouTube kanālā. Ja ir vēlme, varēs paskatīt, paklausīties un arī visu pārējo, apspriešu sanāksmi ieraksti būs pieejami šajā pašvaldības YouTube kanālā. Ape, kā varbūt var ieslēgt mikrofonu un pajautāt, kādas izmaiņas zonējumos, tas, kas jau ir samainīts, vai vēl kaut ko gribās mainīt? Nē, te ir jautājums, piedzīvotājs skatās kartes un ir diezgan daudz tādu neprecizitātes. Teiksim, ielai tur, kur ielas sen jau vairs nav, tur ir jau cita veida šis te zonējums vai, teiksim, mainīt saurupmāju daļu uz jauktu apbūvi. Kā to kartē kaut kā zīmēt vai kadastriem? Lien var norādīt kadastru apzīmējumu un iesūtīt vai nu uz norādīto e-pastu vai tajā pašā. Ja iet runa tīri par geoportālu, tad var ielikt konkrētajā krāsojumiņā, tur var ielikt punktu un nosūtīt, bet droši vien, ka vieglāk ir e-pastiņā norādot kadastra numuru un varbūt uztaisot kaut kādu ekrānu šāviņu, lai saprastu tieši, kad saprotam, ka tā ir viena un tā pati teritorija. Par ielām, jo tas nāk no geoportāla, šī te topogrāfiskais plāns, un tur ir nedaudz vecāka informācija, līdz ar to tās ielas tur rādās, kur viņa varbūt dabā nav. Jā, arī trotuāri ir lielāki nekā viņa dabā tur parādās, tāpēc prasa, ja tā ir privāta īpašums un pusikā parādās kā iela, tad kā parādīt, ka tas nav pareizi? Jā, tas, kas ir geoportālā, tā topogrāfija, tur diemžēl mēs neko nevarēsim ietekmēt. Tā, viņš tur rādīsies. Skaidrs, jā. Bet tad, jā. Jā, skatos, Variņi ir pacēluši roki, klausamies jūs. Mikrofons ieslēgts ir. Labvakar, vai jūs mani dzirdat? Mums ir 2 jautājumi. Viens jautājums vēl, vai būtu iespējams konkretizēt šīs saules vēja parku vietas, konkrēti Variņu pagastu pievelkot, piezūmējot tuvāk, lai varētu saprast šīs teritorijas labāk? Jā, tā Sniedzot komentārus, lai mēs redzam. Tātad Variņu jūs varbūt ar kursoru varat ievilkt, kur ir apdzīvotās vietas, kur ir centrs? Tā, šeit mums, diemžēl, šajā schēmā nav tik liela izšķirtspēja, tāpēc tuvāk tiem Variņiem, tā es atvēršu citu karti, tūlīt pārslēgšu. Tā, Variņi, tā. Tignē, tu skaties kartē, tur, kur ir nosaukums Variņi, kad tur ir centrs. Jā, tur ir centrs, tad tajās iezīmētais, bet tad par Palsmani komplektām un uzreiz ir jautājums. Cepļi bija ainavu teritorija un tajā ir iezīmēts perspektīvās saules parks. Jā, Variņu centrs ir tur, jā, un kontekstā ar tiem saules parkiem. Kura krāsa tagad bija? Nē, te ir centrs. Jā, Variņu centrs, jā. Jā, bet attālina, lai redz tos. Jā, attālinat uz otru pusīt, lai mēs redzam, kur izvietosies. Vēl un vēl. Te viņas tik ļoti neredzās, bet šeit te ir Ivana paņem parāda ar peliku. Nē, tur, kur tā, viņa te tik labi nenolasās tā zona. Vēja parku, jā, tūlīt tas ir vairāk uz šo pusi. Tas viens ir, jā, uz Gulbenes šosejas pusi. Jā, šis ir uz roza, ar to tādu vieglu rozā strīpiņu, tāds viņu stāvīt tā. Mēs pat neredzam šajā kartē, kas šo krāsu. Redziet, šī strīpiņa mums ir. Tā nepārtrauktā strīpiņa? Jā, tā ir tā vēja
parku attīstības Potenciālā zona. Potenciālā, jā, šī te Viņai uz rozā. augšu vai viņai uz leju? Viņa ir uz augšu, nu, viņa turpinās arī tur augšā šeit, jā. Tātad šitas viss ir vēja parku attīstības perspektīva, ka arī tā, kur vēl, un arī šeit mums ir iezīmētas, jā, apakšā, uz dienvidu austrumiem. Uz Gulbenes pusi, jā. Jā, šeit arī ir. Labi, un otrs jautājums ir par kanalizāciju. Tur tika minēts, ka Variņu pagastā centralizētā kanalizācija perspektīvā paredzēta un ūdensvads. Vai varētu precizēt, konkretizēt? Tā ir tā aglomerācijas teritorija ar šī te tumšā raustītā līnija. Ievam varbūt var mēģināt novilkt. Jā, tā, tūlīt, jā, kur ir, jā. Viņa bieži sakrīt arī ar to ciema robežu. Šī te, ja ir redzams. Šeit iet apkārt tā tumša violetā. Redzat, jā? Apmēram. Tīgna? Tā līnija, ko jūs tagad parādījāt, tas ir kopā ar kanalizācijas un ūdensvadu īsti mēs neskatām. Mēs redzam tikai iezīmētu līniju kartē. Jā. Un ko tas nozīmē? Tā ir saucamā ūdens un kanalizācijas aglomerācija. Tā ir tā teritorija, kurā perspektīvā ir iespēja pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai. Vai patiesi, ņemot vērā, ka iedzīvotāju ekvivalents nav 2000? Tas ir teritorijas plānojumā noteiktais, ka šādas aglomerācijas ir jāiezīmē. Tad šīs aglomerācijas ir saskaņotas, pareizāk sakot, viņas ir izstrādājusi mūsu Smiltenes NKUP, un doma viņas ir apstiprinājusi kā tādas. Tā kā šis ir domas apstiprināts. Tātad perspektīvais plāns, jā? Jā, plāns ir uz vismaz 12 gadiem, tā kā varbūt nākotnē kaut kad būs iespēja. Paldies! Vīriešos prasa, kurās vietās plānojas vēja parki. Tā, tūlīt atvērsim vīriešus. Tā, tūlīt. Tajā pielikumā viņš tā kā labāk nolasās. Jā, es pārslēgšu, jā, tūlīt. Tā. Jā. Tā, redzat, jā? Tā, kur mums ir vīrieši, tā tad uz austrumiem diezgan plašas teritorijas iezīmētas, ka arī pie Vidagas mums ir arī šo pusi. Šādi tas izskatās. Tas es vēlreiz gribu atgādināt. Tur viņi neplānojās. Tās ir teritorijas iezīmētas, kuras investori var izskatīt kā potenciālās vēja parka teritorijas. Jā, kā Sarmīte jau minēja, reāli plānojas vēja parki pagaidām Launkalnes pagastā, šajā vietā, kur jau tika izstrādāts lokāli plānojums un jau notiek darbs pie tā parka. Savukārt pārējās vietās tās tiešām ir tādas perspektīvās teritorijas, kur var būvēt, bet var arī nebūvēt. Un tas tādā ilgtermiņā iezīmētas teritorijas, kur varētu potenciāli, bet tas arī nenozīmē, ka tagad visas šīs teritorijas aizbūvēs pilnīgi ar vēja parkiem.
Tā, Variņiem vēl jautājums, es skatos. Lūdzu, Variņi. Es domāju, ka tur roka palika vienkārši, bet ja ir jautājumi, palika. tad droši. Jā. Jautājumi? Andri, tu iesniegsi rakstiski? Apē vēl jautājums. Nevar vienu atslēgt tik ātri, bet jā, protams. Nu, kaut kādas lietas ir, ko lasot var pamanīt. Jā. Labi. Liene? Tikai precizējoši vēl jautājums no iedzīvotājiem. Teiksim tā, ir noteikta lauksaimniecības teritorija, un tad ir teritorijas galvenie izmantošanas veidi, ja? Jā. Un tad ir papildus izmantošanas veidi. Tās ir tās, ko drīkst darīt tajās teritorijās. Jā, bet ne visā teritorijā. Proti? Nu, proti, ja tā, kas ir, pieņemsim, ja mēs runājam par šo te lauksaimniecības teritoriju L1, ja mēs runājam par Apes pilsētu, tad primārā izmantošana ir šī viensēta lauksaimniecība, labiekārtot ārtelpa, ārtelpa bez labiekārtojuma un ūdens telpas publiskā izmantošana, nu tas ir upes piekrastes kaut kādas. Tad papildu izmantošanā var būt vasarnīca, dārza mājas un visas pārējās, kas tur ir nosauktas 10. Viņas var būt, nav precīzi norādīts, bet viņas nevar būt, pieņemsim, ja zemes vienība ir 600 kvadrātmetri, tad pieņemsim dārza mājiņa, var būt tikai 30 kvadrātmetri. Nu, minimāli, tāpēc viņi ir papildi, jo primārā izmantošana ir tā, kura var būt, ievērojot šo apbūves parametrus. Apbūves blīvums ir 20%, būves augstums līdz 12 metriem un stāvu skaits līdz 2 stāviem plus mansards. Mums nav noteikts brīvā zaļā teritorija un apbūves intensitāte kā tāda procentuāli, bet maksimālais apbūves blīvums būtībā šiem 2500 kvadrātmetriem ir 20%. Kā tu izstāsti, ja tev ir laukums, tad tu nevari apbūvēt visu laukumu ar dārza mājiņām. Tu vari uzlikt uz šī laukuma 1-2 dārza mājiņas, bet ne vairāk. Sapratu. Bet ja mums šos tā zemes gabala atrodas jau ferma, ir virsū, un mēs fermai vēlamies blakus būvēt māju. Tā ir lauksaimniecības zeme. Tā ir lauksaimniecības zeme. Tā ir parastā lauksaimniecība. Jā, bet ir tā, ka es vēlos māju blakus. Viensēta apbūve ir atļauta. Tā, kas ir esošā apbūve, tas jau neietekmē. Tas ir atļauts, bet ok. Tad tev jāzina, cik tev ir. Bet tā laukumā, tā apbūve, jo tur jau tā ferma ir no tā zemes pleķē jau aizņem lielu daļu. Un vēl palīgēt, kas tur ir. Tas ir ciema robežā, jau ārpus. Pagastā. Ārpus. Tad, jo viņam jau tur ir esoši šobrīd, kas tev skaitās, uzņēmums. Uzņēmums tur ir tajā teritorijā. Transportā. Jā, un tur notiek remonts. Tur netiek veikts lauksaimniecība, nekas šobrīd nenotiek tajā teritorijā. Jā, bet tad jau tas attieksies uz parasto lauksaimniecību, kas nevis L1 ciemos, bet parastā lauksaimniecība, un tur ir tā minimālā jaunizveidojumā zemes gabala platība ir 2 hektāri, un no tiem 10% ir apbūves blīvums, tātad 2000 kvadrātmetrus jūs drīkstat apbūvēt. Okay. Bet principā viņš var arī mainīt to lietošanas, bet to zonējumu, ne? Ārpus ciema teritorijas īsti var būt tikai publiskā teritorija. Nav vajadzības, jo tur viensēta apbūve ir atļauta. Ok. Labi, paldies. Jā, kas tas ir mans draugam? Kā jau teicu, Sarmīt. Paldies. Jā. Vēl kādi jautājumi?
Es saprotu, ka pirmajā dienā varbūt mazāk, pēc tam paklausīsies vēl kaut kas rodās, paskatīsies dokumentu, vēl kaut ko varbūt te var atrast. Mēģināsim vēlreiz teikt, ka laikam tā kā varam beigt, varbūt vēl kāds izdomā jautājumu. Čatā skatos, ka nav vairāk. Rociņas arī nevienas nav, tad varbūt, ka mēs varam arī slēgt šo sanāksmi. Paldies visiem, kas piedalījās, par aktīvu iesaistīšanos, par jautājumiem. Un jā, jautājumus droši līdz 22. aprīlim vēl var sūtīt un izskatīsim, atbildēsim. Nesolam kā ātri, jo jau ir jautājumi iesniegti, bet pēc 22. aprīļa mēneša laikā varētu būt, kad būs kaut kādas atbildes jums sniegtas par jūsu iesniegtajiem jautājumiem. Ivan, tev vēl kāds vārds, ko teikt? Jā, man nav laikam nekas piebilstams. Sarmīti jau minēja, ka mums arī rīt un parīt būs sanāksmes par citiem pagastiem, kā arī 8. aprīlī par Smiltenes pilsētu un vides pārskatu, tāpēc, ja ir vēlme pievienoties arī tam sanāksmēm, tad laipni aicināti, jā, pievienoties arī rīt un parīt un 8. datumā. Bet šodien, jā, no manas puses arī tas laikam būtu viss. Un paldies jums par interesi un atsaucību. Jā, vēlreiz paldies. Un ar dažiem visticamāk tikšanos līdz rītdienai. Pārējiem paldies par iesaistīšanos. Visu labu! Paldies, visu labu!